Es esmu vairāk kā pārliecināts, ka zilais karogs Saulkrastu centra pludmalē plīvos 2013. gada vasarā. Izdarīts ir pilnīgi viss, kas ir nepieciešams šī karoga saņemšanai. Vienīgā problēma 2012. gada vasaras sezonā bija tāda, ka vienīgais kritērijs, ko mēs nebijām izpildījuši, bija noteikts skaits ūdens kvalitātes analīžu noteiktā laika periodā. Ja, mēs pagājušajā gadā arī palielinājām šo veicamo analīžu skaitu, lai izpildītu šo te kritēriju, un visas analīzes bija, es pat nezinu, kā pareizi teikt, pozitīvas vai negatīvas, bet katrā gadījumā ūdens kvalitāte atbildes normatīvu prasībām, ja, un līdz ar to arī nākamā gadā mēs būsim izpildījuši visus nepieciešamos kritērijus, lai saņemtu zilo karogu. Ko tas dotu pilsētai? Manā skatījumā tas ir pietiekoši atpazīstams brands, pietiekoši atpazīstams zīmols, kas apliecina konkrētās peldvietas augstos standartus. Un tas arī apliecina, teiksim, pašvaldības vai šīs peldvietas uzturētāja apkopēja, teiksim, pieeju nodrošināt gan iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem augstus apkalpes standartus.